Tas būs par klimata izmaiņu mazināšanas iespēju izpēti aramzemju un zālē meliorācijas sistēmās. Šoreiz es savu stāstījumu sagatavoju tādā veidā, ka vairāk ir par to, kas, es ceru, ka jūs redzat pareizo slaidu, ja? Vienu, nevis divus. Ja neviens neprotestē, tad ir labi. Tātad kokaugu stādījumu buferjoslās to saimnieciskā un ekoloģiskā nozīme. Lai šī saimnieciskā un ekoloģiskā nozīme pilnībā varētu izpausties, tiem stādījumiem saimnieciska nozīme ir tajā brīdī, kad mēs par viņiem varam saņemt apakaļ kaut kādu finansējumu gan atbalsta veidā, gan arī saražojot tur biomasu. Un tas regulējums tad šiem te stādījumiem, gan buferjoslām būs atbilstoši lauksaimniecības un lauka attīstības likumam, jo tā ir lauksaimniecības zeme. Tātad šī gadījumā vairāk saruna ir par lauka attīstību, kas nozīmē ilgspējīgu darbību kopums lauku teritorijas ekonomikas attīstībai, kā arī līdzsvarotai dabas resursu apsaimniekošanai. Tas ir tas, kurā sadaļā tad ierakstās šīs te mūsu buferjoslas un tie pētījumi, ko mēs esam veikuši. Mēs domājam un arī piedāvājam, ka šīs te buferjoslas varētu būt kā tādi ļoti, ļoti gāri kokaugu stādījumi, kas atrodas nelielā attālumā no grauju malas, aiz atbērtnes, kas ir ražojoši un vienlaicīgi viņš ir arī uzkrājoši. Bet te uzreiz iestāsies ierobežojumi, kā jāskatās, kas notiek ar attīstības plānošanas dokumentiem, vai nav īpašai aizsargājuma teritorija, un jāievēro meliorācijas likuma prasības, jo meliorācijas likumā ir prasība par grauju uzturēšanu, un tad šīs buferjoslas ir jāsalāgo ar šīm te prasībām par grauju uzturēšanu. Nu, lūk, ja ir meliorācijas sistēmas, tā tad jāsaskaņo ar valsts nekustamajiem īpašumiem. Vēl jaunajā plānošanas periodā ir arī drusku mainījušies noteikumi, ir vēl iekļauts arī tāda lieta kā lauksaimniecības un vidas stāvokļa standarti, kur tad šīs mūsu buferjoslas pie zināmiem nosacījumiem iedarās arī kā ainavu elements. Buferjosla ir arī viena no agromežsaimniecības sistēmu veidiem, bet buferjosla kā agromežsaimniecības sistēma viņa nekvalificējās vienotam platību maksājumam un atbalstam. Savukārt, kā ilgadīgais stādījums, tajā gadījumā mēs šādas buferjoslas varētu ierīkot, ja mēs tur audzētu papeles vai kārklus. Tie būtu blīvi stādījumi, blīvas joslas ar daudz kokiem, kurus mēs nevaram pieteikt atbalstam tad, ja tur ir slēgtā meliorācijas sistēma, bet savukārt, ja mēs viņus gribam kā objektus, kas ir koku rinda vai ainavas elements, tad atkal mums šis te stādījums nevar būt platāks par 2 metriem. Tad sanāk tā, ka mums ir tā kā jālīdzsvaro. Ja mēs taisam tikai 1 vai 2 rindas stādījumu kā dubultu rinda, tad mums viņš var iet kā ainava elements. Savukārt, ja mēs gribam stādījumu platāku, tad mums ir jāmēģina viņš izzīmēt kā tāds garš lauku bloks, kas ir platāks par tiem ap 20 metriem vai platāks, kas tad ķer visas tās barības vielas, kas skalojās no lauka. Nu, lūk, tāda nākamā lieta, kas ir, šādi te ainava elementi, kā ainava elementi buferis, atsevišķi posmiņi, bufera kā ainava elements, varētu būt un atbalsts tiesīgs tikai tad, ja viņš robežojas ar grāvi. Šie te kokaugu stādījumi ir bez ciršanas ierobežojumiem, savukārt ainava elementiem ir ciršanas ierobežojumi sakarā ar putnu liksdošanu. Un jāatcerās, ja mēs šādus te buferjoslas gribam ierīkot, tad mēs viņus neierīkojam tieši grāvī, bet mēs viņus ierīkojam, drusciņi tālāk, jo pēc labas prakses un uzturēšanas grāvim nevajadzētu būt aizaugušam. Tiesa gan, kad mēs mērījām, tad kā reiz mums tā lielākā biomasa tur bija pilnīgi citās vietās, bet tur mums izstāstīs nākamais runātājs. Nu, lūk, un kultūra augu kods mums ir tikai apsēja kārklim un baltaugsnim, lai mēs viņu šajā buferjoslā audzētu kā
kā lauksaimniecības kultūra augu. Savukārt, ja mēs šīs te koku rindas ieliekam kā zaļināšanas elementu, tad tas viņu ietekmi it kā dubultojās, tad viena līdz 2 metri plata rinda, viņa patiesībā tiks uzskaitīta kā tik platāka rinda. Nu, lūk, un šeit ir tie vairākie varianti, ko mēs tad arī piedāvājam, kā tās buferu joslas varētu ierīkot. Viņas varētu būt, un šie te varianti, kā šīs buferu joslas būtu ierīkojams, ir atkarīgi no tā, kāds ir platības reljefs. Ja platība ir ar nevisai izteiktu reljefu, tad šeit var kombinēt gan kokus ar krūmiem vai kokus ar zālēm. Nu, šī gadījumā, piemēram, tas varētu būt papele plus mieža brālis vai papele plus kārklu izcepmeta atvasājs. Tad mums ir kaut kāda teritorija, kurā tad šie te lielie koki, te mums ir atbērtne, šeit ir mazie koki vai zāles, šeit ir neapstrādāta platība, un tad šeit tikai ir kultūra augs. Bet var darīt arī tā, ka starp kultūra augu joslu ir maziņš grāvis, vairāk tāda kā ievalka. Tad ir teritorija, pa kuru var pārvietoties tehnika, kura novāks šos kokaugus, un tad mēs tos kokaugus varam variēt ar kaut kādiem mazākiem un tādiem, kuriem mēs ļaujam augt lieliem, piemēram, līdz 15 gadu vecumam, jo līdz 15 gadu vecumam tie kokaugu stādījumi pēc noteikumiem būtu jāvāc nost, vai arī tad mēs kombinējam šito variantu ar grāvīti. Ja tā platība ir ar izteiktāku reljefu, tad mēs šo buferu joslu veidojam platāku. Šī gadījumā šī te mazā grāvi funkciju veids šī te ieplaka, jo vispirms tas ūdens, ka nāk, viņš ar turieni izfiltrējās, un tad viņš iet ar kokaugiem. Un arī vienmēr mēs atstājam tehniskos koridorus starp kokaugiem un starp lauksaimniecības kultūrām, tad pa šejienu brauks. Gadījumos, ja šī buferu josla ir kā vējā aizsargs, kā barības vielu tvērējs starp platību, kurā ganās lopiņi, tad ir jāveic nožogošana, jo lopi var šos te kultūra augus nograust tik tālu, ka viņi iet bojā, jo lopiem garšo kārklu, miza un lapas, un arī papildus viņiem garšo, viņas vienkārši var apēst. Savukārt, ja vieta, kurā mēs grasamies ierīkot buferu joslas, ir ar ļoti izteiktu reljefu, ar izteiktu slīpumu, tad šī gadījumā viņam ir vairāk erozija aizkavējoša un grāvju nogāzes nostiprinoša funkcija nekā ražojoša funkcija, jo no šejienes iegūt biomasu ir grūti. Tāpēc šeit mēs ierīkojam stādījumus, kas ir noturīgi un kas ir ilgadīgāki. Piemēram, šeit varētu stādīt arī tādas lapakoku sugas kā bērs, kas ir ar izteiktu transpirāciju, vai arī miksēt ar kādu, piemēram, priedi, lai būtu plašāka sakņu sistēma. Un arī šeit lūkojās, lai sakņu sistēmas izvietotos dažādos stāvos. Tātad stādam kokus, kuriem ir dziļāka sakņu sistēma, un turpat blakus kokus ar seklāku sakņu sistēmu. Rezultātā mēs esam nostiprinājuši grunti, notiek barības vielu filtrācija un uztvēršana visos dziļumos, kā arī koki savā starpā tik ļoti nekonkurē par barības vielām, un mēs varam iegūt lielāku produkciju. Tād, skatoties uz šeit ir atstāta tādā gadījumā plata josla, šitien ir atstāta tikai neliela josla, lai vienkārši veiktu uzturēšanas darbu, bet šeit nav paredzams, ka te būtu tam liela biomasas nozīme. Tās galvenās funkcijas, kā tad šāds te buferu josliņas strādā? Viņas strādā tādā veidā, kā notiek barības vielu gan noskalošanās, gan arī ieskalošanās. To, kas skalojas nost, vispirms pirmās noķer mazāki krūmi, sedimentus, tālāk to, kas no virsūdeņiem ieķem, mēs noķeram mazajā grāvītī, tad viņš skalojās un sūcās tālāk pa šejieni. Tur biogēnos elementus patērē un apēd koki, kuriem saknes ir augstākā līmenī, savukārt to, kas sūcās iekšā gruntsūdenī, pēc tam tiek uzņem ar saknēm, kas ir dziļākā līmenī.
Ir divi varianti. Ir variants, ka uzreiz pēc tam ir šis mazais grāvītis, un tad pēc tam uzreiz nonāk lielajā ūdens tecē. Reizēm veido arī tādu kā priekšvalni, kuras, ja ir ļoti, ļoti spēcīgas lietavas vai arī ļoti stāva nogāze, kad vispirms sedimenti uzkrājas šeit, te viņi nogulsnējās, un tad ar pārgāzi nonāk tie ūdeņi tikai kopējā ūdens tilpnē. Vēl viena funkcija ir šīm te buferjoslām ir tāda, ka ar savu augumu viņas noēno ūdens tilpnes un samazina temperatūru sakaršanu, līdz ar to arī aļģu savairošanos, ja ir mazāk gaisma, kā arī, ja ir mazāk aļģis, tad viņas neiztērē tik daudz skābekļa un ūdenī ir vairāk skābekļa, līdz ar to labāki apstākļi arī zivīm un pārējiem augiem. Tālāk nākošais stāsts par to, kādas ir tās rekomendācijas un kā mēs to redzam savā mūsu variantā. Mūsu variantā mēs to redzam, ka Latvijas varētu būt apmēram šādi, ka šeit ir uzturēts grāvis, iespējams vadoties pēc jaunākajām rekomendācijām nedaudz meandrēts grāvis, kur gar malu ir tehniskā josla. Šeit ir kārkli, bet tikpat labi tā varētu būt jebkura cita koku suga, un te ir tehniskā daļa. Tad šo te, kas tiek ieteikts uz maliņu, mēs pārceļam bišķiņ tālāk, lai mums nebūtu aizaudzes grāvis. Tādā gadījumā neizpildās tā noēnošanas prasība, tādēļ var miksēt šos zemāku augumu krūmus ar kokiem, kuri potenciāli sasniedz lielāku augstumu, līdz ar to tik un tā notiek noēnošanas funkcija, neatkarīgi no tā, ka viņi neaug uz pašas grāvas malas. Potenciāls 5 gadu laikā papele var sasniegt šādu te augumu, un viņi ļoti veiksmīgi atjaunojas no atvasājiem. Var veidot stādījumus arī ar garajiem spraudeņiem, nevis ar stādiem un ar īsajiem spraudeņiem, un arī redzam, ka abos gadījumos, piemēram, šeit ir kārkli, kas dod diezgan garu ēnu, jo viņiem ir ideāli augšanas apstākļi, viņus neviens netraucē, kā arī blakus ir kultūra augsts, kurš viņus baro, un mēs varam iegūt daudz mazāku augsnes sakaršanu, veidojot šādus stādījumus. Kā vēlāk tādus stādījumus novākt, ja novākšana ir paredzēta veģetācijas sezonas laikā, tad parasti izmanto dažādas tehnoloģijas, kuras novāc visu dzinumu, nevis šķeldo. Tās var būt šādas, tās var būt arī šādas. Valstīs, kur šādu stādījumu ierīkošana jau ir biznesa līmenī, tur arī šīs tehnikas vienības ir radītas. Mums atliek viņas tikai mācīties no viņu piemēru un pārnest to uz mūsu apstākļiem. Šeit jau ir tādi optimizēti un klasiskie risinājumi, klāsts, Jaguar, kurš parasti ir vītolu vai papeļu novācējs, un te ir optimizācija, kas šaudo uzreiz no 2. Ja mēs veidojam apaugumu un buferi joslas no krūmiem vai koku sugām, kam nav tik taisni skaisti dzinumi, tad ir izgudroti arī tādi novācamie aparāti, kas šos te dzinumus vienkārši satin ruļļos. Viņi strādā gan regulāros stādījumos, gan arī neregulāros stādījumos, un pēc tam šo te biomasu ir viegli savākt, uzglabāt un arī žāvēt. Vēl mēs esam par šīm te lietām diezgan daudz runājuši, sadarbojoties ar Meža īpašnieku biedrību, tad, kad viņi organizē seminārus, piemēram, šeit ir atsauc uz semināru 2002. gadā, kā arī mēs sadarbojamies ar mūsu šī te pētījuma sadarbības partneriem un esam atsaucīgi, braucot ciemos ar lekcijām īpašnieku izglītošanas pasākumos. Tāda pēdējā mūsu publiskā aktivitāte, sadarbojoties ar Meža īpašnieku biedrību, bija seminārs 26. oktobrī. Tas man tā īsos vārdos būtu arī viss.